Šis ir apskats, ko es ilgi gaidīju, jo šis monitors ir monitors, kur, kad viņš iznāca, es apsvēru iegādāties. Un ziniet ko? Viņam ir 42 colas un pats galvenais OLED ekrāna tehnoloģija. Jā, tas ir Philips Evnia 8000 sērijas monitors. Noteikti šo apskatu ir jāsāk arī ar informāciju, ka 2-3 mēnešus atpakaļ pats sev iegādājos pirmo pilnvērtīgo lielo OLED ierīci. Tieši dēļ tā, ka Philipsam viņas ir ļoti labas, tas bija 55 colu Philips OLED Ambient Light televizors. Un tā atšķirība bildei un krāsām bija vienkārši nereāla. Tāpēc es ļoti sapriecājos, kad sapratu, ka varēšu veikt testu šim Philips Envy monitoram. Uzreiz laikam ir jāizstāsta jums skatītājiem, kāda ir tā atšķirība starp LED un OLED ekrāniem. Standarta LED ekrānam ir diodīts, un viņas tā kā rāda krāsu, un viņas tiek izgaismotas no aizmugures. Un tādēļ, piemēram, nav pareizi melnā krāsa, jo fiziski uz diodēm spīdot gaismai, viņš to krāsu tā kā izduļķo apspīdot. Bet OLED gadījumā, piemēram, šīs krāsu un gaismu dod nevis no aizmugures, bet to dara tieši katra pati šī dioda. Tādā veidā dabonot kontrastīgākas krāsas un daudz izteiktāks un precīzāks tumšos melnos toņus. Ok, ķeramies klāt pašam monitoram. Tehniski viņš ir 41,54 colas, jeb 105,5 cm ekrāna diagonālē. Ar rezolūciju 3840 x 2160. Ja vienkāršāk sakot, 4K izšķirtspēja. Tāpat šis monitors sola 138 Hz ar reakcijas laiku 0,1 sekundi, kas noteikti nav slikti priekš šādu monitoru. Bet man jau gribētos tomēr dienas beigās vismaz šos 144 Hz. Ekrāna normālais spilgtums ir aptuveni 135 niti, bet maksimālais spilgtums spēj sasniegt pat 450 nitu. Un, protams, HDR10 atbalsts arī šeit ir. Tāpat kā 10 bitu krāsas ar atbalstu 1,07 miljardu krāsām. Tas ir milzīgs skaitlis, kas ir diezgan crazy, ja grib ne tikai gameot, bet arī baudīt bildi. No portiem ir pieejami HDMI 2.1, 2 ieejas, DisplayPort 1.4, 1 ieeja, USB-C, 1 ieeja, strāvas pieslēgums, audio izvada 3,5 mm spraudums un, protams, USB spraudņu vietas šeit vairākas pat. Tagad, kad tehniskajai specifikācijai esam izdarbušies cauri, parunāsim par sajūtām viņu lietojot un izskatu. Out of box nelīdzinās viņš nevienam citam monitoram, un uzreiz ir tāda prēmijuma sajūta. Maliņas šauras, viss tīrs, skaists, kāja netraucē un vizuāli ļoti labi izskatās. Tāpat arī šīs pacelšanās mehānisms tiešām rada prēmijuma sajūtu. Protams, aizmugurē skatoties parādās, ka tomēr nav nemaz viņš tik plāns un centra daļā ir diezgan liels. Tāpat aizmugurē ir Philips Ambiglow tehnoloģija, kas ļauj izdaļot jūsu telpu un justies vēl dziļāk notikumos uz ekrāna. Patīkams piestiens ir arī, ka vadi, kas nāk līdzi, ir balti, nevis melni, un pults arī ir balta. Pat par pašu pultu gan es nezinu, vai man tā kā patīk vai nepatīk, bet ja nu kas, arī uz monitoru ir joystick poga, kur jūs tehniski varat saspaidīt un izdarīt visas savas lietas, tāpēc pulti varat mest arī atvilknē. Pati man lietošanas pieredze, es laikam teiktu, ir viena no labākajiem, ja esi gatavs sadzīvot ar šiem 138 Hz. Spēles izskatās tiešām lieliski, un brīžiem pēc citiem monitoriem es pat teiktu, ka ir sajūta, ka spēlē ir bijis updates, jo iepriekš viņi tiešām tā neizskatījās. Visas skill spēles es tāpat kā iepriekš spēlēju uz borderless modu samazinātā veidā, izmantojot pārējo ekrānu kā papildus workspace. Bet, protams, spēles, kur domāts vairāk izklaidēji, tikai un vienīgi full screen. Par izmēru lietošanā laikam man šis ir tas ideālais izmērs, ja grib apvienot visu vienā monitorā. Pavisam nesen arī izmēģināju 55 colu monitoru, tur bija sajūta uz to kaklu un to spriedzi, kad tur visam nesēja sekot līdzi un kad nekontrolē visu. Un beigās, laikam kā ierast, sāpīgākais jautājums visiem šiem crazy monitoriem. Kāda tad ir cena un ko tev vajag, lai tu no šī monitora iegūtu maksimumu? Tāpat kā iepriekš jau esam minējuši šajos apskatos, šāds monitors, lai ietu un spēles viss būtu labi, jums vajag attiecīgu datoru, ar attiecīgu jaudu
un videokarti, jo šis tomēr ir 4K nezvērs, tāpēc ar datoriņu zem 1000 eiro visticamāk būs grūti uz viņu dzīvot. Cena manā uzturē ir godīga, bet tie ir vidēji ap 1400 eiro par šo monitoru. Un šeit tad rodas tā izvēle starp lētākiem LED vai šo lielisko OLED. Mans subjektīvais viedoklis ir, ja šāds monitors maksātu ap 1000 eiro, viņš nedomājot nevis būt manā must-have sarakstā, bet es viņu iegādātos. Paldies, ka skatījāties šo video un tiekamies jau nākamajā apskatā.